Mars. Nosaukts kara dieva vārdā. Tā ir Zemē vislīdzīgākā planēta mūsu Saules sistēmā. Iespējams vienīgā planēta, uz kuras varētu būt dzīvība, cilvēka veidīga vai citāda. Kas var izskaidrot necilvēku veidīgos atklājumus uz Marsa? Savādas celtnes, iespējams citplanētiešu atliekas, un kas varētu būt citplanētiešu figūra NASA kamerās. Vai cilvēce drīz atklās ārpuszemes dzīvību uz Marsa? Varbūt jau esam atraduši pierādījumus marsiešu civilizācijām? Šķiet, ka uz Marsa ir vesela neizpētīta pilsēta. Šovakar šokējoša patiesība par pasauli var slēpt atslēgu uz mūsu pagātni un nākotni. Pievienojieties, kad atklājam neticamus noslēpumus par dzīvību uz planētas Mars. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. 2012. gada augustā NASA Curiosity rover nolaidās uz sarkanās planētas. Šī bija visambiciozākā misija kosmosa izpētes vēsturē. 2,5 miljārdu dolāru projekts, kas varētu sniegt atbildi uz seno jautājumu. Vai uz Marsa ir dzīvība? Curiosity rover ir kustīga laboratorija, kas ļauj mums savākt paraugus no Marsa, kādus agrāk mums nebija iespējas iegūt. Bet Curiosity rover ir tikai jaunākā zonda projektā, kas tika uzsākts 1971. gadā. Līdz šim 16 zondas ir veiksmīgi sasniegušas Marsu. Dažas atgriezušās ar būtiskiem pierādījumiem, ka uz sarkanās planētas kādreiz un varbūt joprojām varētu būt dzīvība. 1975. gadā orbitālās stācijas Viking nofotografēja ģeoloģiskus apliecinājumus par senu upju, ezeru un okeānu eksistenci. Šīs fotogrāfijas radīja ainu par seno Marsu, uz kura reiz varēja būt ārpuszemes dzīvība. Kad tika atklāts, ka reiz uz Marsa varēja būt ūdens, atvērās durvis iespējamībai, ka mūsu Saules sistēmā un visumā varētu būt dzīvība. Vai Mars varētu būt daudz līdzīgāks Zemē nekā bijām domājuši? Pirmās Marsa virsmas krāsainās fotogrāfijas tika uzņemtas 2004. gadā. Šie attēli atklāja, ka sarkanā planēta varētu būt jebkas. Viena no lietām, kas šokēja cilvēkus 2004. gadā, kad NASA un JPL izplatīja šīs fotogrāfijas, bija tas, ka tā nav mirusi planēta ar brūnām debesīm un brūnu virsmu, kā domājām. Kad ieskatāties zilajās debesīs un aplūkojat Marsa virsmu, tā ļoti līdzinās Zemes virsmai. Vai šīs planētas izpēte varētu atklāt lielāko ārpuszemes noslēpumu? Kas saprātīgas būtnes kādreiz un varbūt joprojām dzīvo uz Marsa. Un pierādījumi ir bijuši mūsu acu priekšā. Slepenā lieta – galvas kauss uz Marsa. 2004. gadā uz Marsa nolaidās divas NASA zondes – Spirit un Opportunity.
Tās tika nosūtītas izpētīt pretējās sarkanās planētas puses. Un kamēr Opportunity nosūtīja virkni interesantu fotogrāfiju, Spirit nofotografēja to, kas daudzuprāt ir mūsu pirmā iespēja aplūkot citplanētiešu seju. Šajā attēlā mēs redzam figūru uz virsmas. Tā ir pazīstamas iezīmes – acis, deguns un pat zobi. Vai tas varētu būt, kā daudz domā, cilvēku veidīgā galvas kauss, kas aprakts Marsa smiltīs? Citplanētiešu teorētiķi domā, ka šis varētu būt pierādījums, ka cilvēki pagātnē ir viesojušies uz Marsa, vai arī cita cilvēkveidīgo rase gadu tūkstošiem ir tur mitusi. Vai šis objekts varētu būt sena fosīlija, un kas varētu būt aprakts tai līdzās? Turpinājumā atbilžu meklējumi var rast pierādījumus ne tikai ārpus zemes būtnes, bet veselas civilizācijas eksistencei uz planētas Mars. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. Marsa fotogrāfijas parāda ainavas, kas ļoti līdzinās Zemei. Neizskaidrojamus attēlus ar biedējošu līdzību cilvēkam. Bet svarīgākais jautājums paliek neatbildēts. Vai uz planētas Mars ir dzīvība? Visi pierādījumi liecina, ka uz Marsa varēja būt dzīvība, un varētu būt arī vēl šodien. 1976. gada 25. jūlijas. Orbitālā stacija Viking 1 fotografē Marsa apvidu ar nosaukumu Sidonija. Vienā no daudzajām todien uzņemtajām fotogrāfijām ir zīme, ka iespējams visumā neesam vienīgie. Cilvēka seja Marsa virsmā. Seja uz Marsa izskatās pēc cilvēka sejas. Tā skatās zvaigznēs, debesīs, bet tā izskatās pēc cilvēka sejas. Nav divu domu. Tā ir divas acis, deguns un mute. Tā ir kaut kas līdzīgs galvas sagai, un šī seja no zoda līdz pierei ir 5 kilometrus gara un 2 kilometrus plata. Tas ir ļoti liels objekts. Citplanētiešu teorētiķi domā, ka Marsa seja varētu būt monuments, ko uzcēlusi sena ārpuszemes rase, ielūgums vai brīdinājums Marsa viesiem. Skeptiķi jautā, kāpēc, lai ārpuszemes rase būvētu ko tādu? Kas zina, tas varētu būt monuments, varbūt viņi zināja, ka tuvojas kataklizma, un vēlējās atstāt kaut ko, kas liecinātu, ka viņi ir tur bijuši. Tā varētu būt vienkārši māksla. Kāpēc mēs radām mākslu un skulptūras? Šokējoši. Jaunākās sejas fotogrāfijas atklāja vienkārši smilšu kalnu. Vai seja bija tikai ilūzija? Vai arī seju mērķtiecīgi iznīcināja ar sprākstvielām, kas bija Marsa izpētes stacijā? 1993. gada 21. augustā NASA ziņojumā teikts, ka NASA uz visiem laikiem zaudēja kontaktu ar zondi uz Marsa virsmas, kam sekojas domājams degvielas sprādziens. Kad seja tika fotografēta nākamreiz, 1996. gadā tās iezīmes bija izgaisušas. Tā varētu būt sagadīšanās, bet daži uzskata, ka tas ir jaunākais pierādījums tam, ka patiesība tiek slēpta. Citplanētiešu teorētiķi domā, ka tas pierāda, ka cilvēki reiz ir viesojušies uz Marsa, vai arī cita cilvēkveidīga rase ir tur mitusi tūkstošiem gadu. Turklāt, vairākās Marsa fotogrāfijās pēc daudzu domām ir redzami būvēti objekti un bojā gājušas civilizācijas drupas. Viens no atklājumiem ir objekts ar nosaukumu munīcijas kaste. NASA zondes Spirit uzņemtā šķietami metāliskā objekta izcelsme ir mīkla. Munīcijas kaste šķiet ir izgatavota no metāla, un katra šķautne ir 90 grādu leņķī. Kādas ir iespējams, ja tas ir dabisks veidojums?
Šis un līdzīgi pierādījumi ir likuši teorētiķiem domāt, ka Marss varētu būt senas ārpuszemes civilizācijas mājvieta. Bet vai lielākais atklājums varētu būt sena pilsēta ar saikni ar mūsu planētu? Slepenā lieta – Marsa piramīdas. No visiem Marsa reģioniem neviens nav tik pierādījumiem bagāts kā Sidonija un Marsa piramīdas. Šīs neauglīgās planētas vidū ir 3 celtnes, kas gandrīz pilnībā līdzinās mūsu Ēģiptes piramīdām. Turklāt, piramīdas forma uz Zemes ir atdarināta dažādās valstīs tūkstošiem gadu. Saiknes starp piramīdām uz Zemes un šīm Marsa piramīdām var būt pierādījums ārpuszemes rases saiknei ar cilvēku rasi. Ja šīs celtnes uz Marsa ir cēlušas ārpuszemes būtnes, ko tas varētu nozīmēt mūsu rasei? Tas nozīmē, ka mums ir kaimiņi, kas pirms vairākiem gadu tūkstošiem mūs apciemoja un atstāja ietekmi uz cilvēkiem un kultūrām. Lielākais no Marsa monumentiem tiek dēvēts par D un M piramīdu. Tā ir gandrīz 3 km plata un 800 metrus augsta. Šokējoši ir tas, ka piramīdas asa ir gandrīz paralēla Marsa ziemeļu dienvidu asī, tāpat kā lielā Gīzas piramīda ir paralēla Zemes ziemeļu dienvidu asī. Un pat, ja Marsa piramīdu izcelsmi varētu izskaidrot kā dabisku, būtu grūti izskaidrot, kāpēc blakus dienvidu piramīdai atrodas Sfinksā. Turpinājumā, starp galaktiku karš un attēli, kuros iespējams redzama ārpuszemes būtne, liek uzdot jautājumu. Vai nākotnē gaidāma Marsa invāzija? To uzzināsiet pēc brīža. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Cilvēkveidīgo sejas uz Marsa virsmas. Attēli ar iespējamo ārpuszemes dzīvību. Objekti, kas nepakļaujas dabiskam izskaidrojumam. Pierādījumi par dzīvību uz Marsa liek domāt par attīstītu civilizāciju un tās mīklaino izzušanu. Vai atbildi var sniegt piramīdas, kas līdzinās senās Ēģiptes piramīdām, kā arī tām blakus esošā Sfinksa? Marsa Sfinksa ir monolīts, kas tika atklāts 1997. gada misijā. Aplūkojot šo fotogrāfiju kaut minūti, ir skaidri redzama galva, ķermenis un pat rokas. Tā pārsteidzoši līdzinās lielajai Gizas Sfinksai. Tās galvu rotā eģiptiešu galvas sega. Un tas viss dažu kilometru attālumā no Marsa sejas. Kad iedomājaties par ārpuszemes rasi, kas uzbūvējusi milzu seju uz planētas virsmas, daži par to smejas. Es jautāju, kāpēc jūs smejaties? Aplūkojiet Zemes civilizācijas pirms tūkstošiem gadu. Ēģiptes vidū ir milzu celtnes. Viena no tām ir liela Sfinksas seja. Citās kultūrās ir citas celtnes, kas ir aplūkojamas tikai no gaisa. Ja aplūkojat šīs līdzības, ir jādomā par iespējamo saikni par dzīvību pirms 3, 4 un 5 tūkstošiem gadu šeit uz Zemes un iespējams dzīvību uz planētas Mars. Ja uz Marsa tiešām atradās sena civilizācija, kas zina, cik attīstīta bija kļuvusi pirms iznīcības. Vai Ēģiptes piramīdas tika celtas kā kultūrāla saikne starp divām sabiedrībām? Ja tā, tad kā viņu sabiedrība nonāca līdz iznīcībai? Daudz izvirza teorijas vadoties pēc zinātniskajiem atklājumiem uz Marsa, ka Marsā vairākas reizes ir ietriekušies asteroīdi. Ja liels asteroīds ietriecas planētas virsmā, sekas ir postošas. Daudzi uzskata, ka uz Marsa tas iespējams ir noticis lielākā mērogā. Izdzīvo nevis 10% no planētas dzīvības, bet 0. Šīs katastrofas pierādījumi ir atrodami uz Marsa virsmas.
Vienā planētas pusē ir koncentrēti vairāk nekā 3000 krāteru, vairāk kā 30 kilometru diametrā. Ja asteroīds pusotra kilometra diametrā ietriektos Marsa virsmā, tā spēks būtu vienlīdzīgs 1 miljona megatonu atomierocim. Šāds spēks ir 10 miljonus reižu lielāks par Hirosimas atombumbu. Šāda asteroīda atlūzas spētu nobloķēt Saules gaismu, nogalinot visu dzīvību uz planētas. Bet vai šiem milzīgajiem krāteriem varētu būt cits izskaidrojums, kas liecinātu par ļoti attīstītu seno civilizāciju uz Marsa un marsiešu atomieroču apokalipsi? Senajā Romā ir atrasti vēstījumi par uguni debesīs. Gan romieši, gan babilonieši to nosauca sava karadieva vārdā. Vai Mars reiz ir bijis nežēlīgs karalauks cīņā starp ārpus zemes sugām? Un vai kāds varētu būt dzīvs vēl šodien? Gadiem mēs esam runājuši, kā marsieši varētu izskatīties. Zinātniskā fantastika piedāvā mums dažādas variācijas, bet 2008. gadā Spirit zonde sagādāja mums pirmo skaidro attēlu, kas iespējams parāda, kas marsieši īsti ir. Slepenā lieta - būtne uz Marsa. 2008. gadā Marsa zonde Spirit nosūtīja uz Zemi Marsa rietumielas panorāmu. Sākotnēji šķiet, ka tā ir tikai satriecoša Marsa virsmas fotogrāfija, bet sīkāka izpēte noved pie satraucoša atklājuma. Cilvēkveidīga būtne, kas redzamais kores. Tā ir galva, ķermenis un pat kājas, kas nofotografētas solī. Vai šajā fotogrāfijā varētu būt dzīva būtne uz planētas Mars? Ja tā tiešām ir dzīva būtne, mēs iespējams aplūkojam pēc apokalipses izdzīvojušu marsieti. Retu ārpuszemes sugas pārstāvi, kas joprojām slēpjas uz citas planētas. Jūs varbūt domājat, ka mēs to nekad neuzzināsim, bet ja ekspertu prognozes piepildīsies, Marsa invāzija ir jau pavisam tuvu. Turpinājumā notikums, kas var jums likt sastapties aci pret aci ar ārpuszemes rasi. Zeme iekaro planētu Mars. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Gadu desmitiem cilvēki ir baidījušies no marsiešu Zemes iekarojuma. Bet mūsdienu zinātnes pavērsiens var ļaut cilvēkiem iekarot Marsu. 2013. gada janvārī tika prezentēts Mars 1. Tas varētu būt pirmais privātais lidaparāts, kas nolaidīsies uz sarkanās planētas. Tā nolaišanās uz Marsa ir plānota tuvākajos 10 gados, un tā krava - brīvprātīgi kolonizatori no Zemes. Viņi dzīvos un attīstīs Marsu līdz sava mūža beigām. Šie drosmīgie pirmatklājēji varēs izpētīt ārpuszemes pasauli, radot miermīlīgu koloniju vai uzsākot starpgalaktiku karu. Bet vismaz beidzot mēs varēsim rast atbildi uz jautājumu, vai uz Marsa ir dzīvība. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē.